Labdien! Mans vārds ir Laila. Šī ir manu rokdarbu dienas grāmata par laiku no 2026. gada 16. aprīļa līdz 30. aprīlim. Es sādu izšuju, lasu, lieku puzles un savu brīvo laiku pavadu ar citām tam līdzīgām nodarbēm. Ja tev, man skatītāji, arī ir saistoši šie hobiji, aicinu tevi noskatīties šo video. Patīkamus skatīšanos. Tātad pastāstīšu, ko tad es šais 2 nedēļās no 16. līdz 30. aprīlim plānoju sadarīt. Tā patiesībā es tādu baigos plāns nestādu, bet man tā kā gribētos, jā, tomēr. Kaut kur jau dzīvē mums pēc kaut kā ir jātiecās un tomēr kāds rezultāts ir jāsasniedz. Arī hobijos, kā teikt, šīs ir tādas nepieciešamas lietas, kuras es darinu, lai gan tas saucās hobijs, bet tas ir tāds arī nepieciešams manā ikdienas parastā dzīvē. Es gribētu spiest uz adījumiem arī mēģināt, jo visi man tie adījumi šobrīd tādi liekas, ko uz vietas stāv, un es nekur baiga viņiem nekustos. Jo tiek adīti, laikam, to rupjākā sadaci, kas man tur ir 2,75, jā. Tā kā tā. Nē, šitā man būs rupjāks, tā laikam es vairs te šitā man tām. Te man šobrīd nav redzams, vairs nodilis ir. Vai, nē, nav nodilis, bet es te neredzu. Viņš ir tik ļoti krāsa nodilis uz tām, tur palic. Lūk, jā. Tā tad labi gari nerunāsim. Tā. Faktiski viņi visi 3 ir redzami, uz 2, to 3, tas ir tāds nosacīti man aprīlī, viņi ir uz nākošo augsto sezonu taps, bet šitie ir tādi vasaras izstrādājumi. Sāksim ar šo. Tie, kas varbūt skatās manu video dienas grāmatu pirmo reizi, un līdz šim nav skatījušies, un tad es īsumā pastāstīšu. Šeit top lina kleita man. Ir uzadīts no apakšas sadu līdz padusēm. Es viņu biju izadījis kaut kādu posmu, laikam biju izadījusi, tagad es jau vairs nepateikšu, bet apmēram biju izadījis kaut kur tādu te gabalu no apakšas. Biju viņu tā kā izskaloju, ielikusi ūdenī, viņu biju to apakšmalu nostiepusi, jo tas ir tāds mežģīnota mala iet. Man viņa faktiski līdz potītēm tā kleita ir paredzēta, jā. Un tad es viņu nostiepu, un tad es adīju tālāko daļu. Un tagad es esmu nonākusi līdz padusēm, un es viņu atkal biju te iemērcējusi, lai šito te tā, kas man te tur... Tā, lai var redzēt, atlaidīšu no tā pakaramā, jo viņš man stāv, kad es nejaudu uz pakaramā uzskārts. Es nostiepu šo te sānos līdz padusē, man iet arī šī te mežģīnas sānā. Tad es te viņu uzmetu uz diega, pārnesu no adatām, samērcēju, un nekādos mazgāšanas līdzekļos nemazgāju, vienkārši, lai nostieptu to adījumu. Tā, kas man te ir, atlaikam bija. Kaut kas man tur kreisā. Jā, kaut kas savilcies. Lūk, un tad ir es tagad, kā teikt, es sadu no lina 100% lina, 700 metri 100 gramos ir, bet es lieku šos te 700 metrus 2 pavadinus, un tātad man ir 350 metri. 100 gramos tādu es sādu, jā. Tā kleita būs bez piedurknēm, te man vēl apakškleita ir vajadzīga nauduma. Es jau šonedēļ pastaigāju pa veikaliem, lai piemeklētu kādu zīdu vai kādu batistu audumu, izvēlu šai krāsai, lai būtu kaut ko tādu, krēmīgu, es tur skatījos, tur bija arī kaut kas tāds no zaļiem toņiem, bija diezgan tāds vienā veikalā bija tāds variants samērā veiksmīgs, bet, nezinu, vai gaišāk vai tumšāk apakšiņu, es vēl tā līdz galam neesmu izdomājis kādu brīdi. Man vēl ir laiks, man ir jāveido būs tā padušu izgriezums, tur jātaisa jāda krūšu iešuvīt, un tad,
kakla izgriežams pleci un tur. Tālūk, tas ir, pēc kā es radu tā tūlītās parādīšu tiem, kas skatās pirmo reizi. Tūlīt mēģināšu ātri parādīt. Tas ir Ravelry pirks. Es pielikšu, ja kādam interese varbūt rodas arī vēlme kaut ko līdzīgu veidot. Es Ravelry, tā, kur ir bilde. Tā ir kleita no mugurpuses, kā viņa jāizskatās. Es ielikšu uz Ravelry saiti, tā arī mugurpuse, Tālūk, viņa te ir tā apakšā, jā. Tāda mugurāte arī būs augšā, tāds mežģiņots. Nu, lūk, tāda man tā kleita ir paredzēta. Viņai gan tur mums metrāža dzijai nesakrīt, man tur ir, kā teikt, man ir bišķi rupjāk dzija, un tad man tur arī es tur, kā teikt, cenšos pielāgoties tam aprakstam, un pēc saviem aprēķiniem, bet par pamatu. Tad otrs man ir koka vilnas, krāsa nav īstā, bet es atcerējos, kad es pirku veikalā, tad šo zaļo krāsu sauc viridis, jo viņu šeit jums galīgi nepareizi parāda, viņi tad vairāk tādi pāvas zaļi tādi ir, bet viņi man tādi zaļi ir. Bet viņi bija apsaukti par viridis, tā kā, var ieguglēt, lai gan tur arī tā, ka viridis es ieguglēju, tad parāda arī šo te zaļo, kas ir ekrānā redzams. Līdz ar to tad es pat īsti nezinu, tur kura no tām ir, jā, bet šitā arī tur tā zaļā bija kā tā dabiskā. Man ir tā, tad arī. Tātad šeit ir kokvilna ar zīda maisījumi 70-30 attiecībās. Es tādu pīņotu džemperi reglāna. Tā, kad man aprīļa pirmās puses dienas grāmatā, man vēl bija līdz reglāna līnijas tā piedurkņa atdalīšanai. Nobeigumā man bija palikušas 10 kārtas. Es te viņas par 2 dienām arī esmu noadījusi, un šobrīd burtiski pirms pusstundas, kā teikt, arī noadīju padušu līniju, te 2 kārtiņas izadīju. Visvairāk man bija satraukums, jo es pati visu aprēķinas ne pēc kādiem, kā teikt, ne pēc kādām meistarklasēm, ne gataviem izstrādājumu aprakstiem nelādu, pašas mans veikts aprēķins, un man visvairāk bija bail, kad, teiksim, man jau vajadzēja, lai man tas raksts, kad es pieaudzēšu, man bija aprēķināt, cik tur padusēs un tā tālāk, viss tā līnija, man pat cik arī piedurknēs pieaudzēšanas ritms nesakrīt ar stāvdaļu ritms pieaudzēšanai, tad, jo es negribu, lai tās piedurknes man ir ļoti platas, tad man visvairāk bija bail, ka es kaut kur pieaudzējumos, ka esmu kaut kur tur skatoties troņspēles vai kaut ko tādu citu tur nākošo, ko es tagad skatos no tiem seriāliem, un arī tas ir parasti radu jau vakarā pēc darba, un dienas nogurums tāpat ir jūtams, un tad, vai es kaut kur neesmu kādreiz kļūdīsies, tad man, kā teikt, par to bija visvairāk bail, ka es tur, kad uzmetīšu tos padušu valdziņus veidojot, tad, ka man kaut kur, ka es adīšu pirmo kārtu jau pēc tās valdziņu uzmešanas padusēm un adot jau nākošo kārtu, ka man raksts iegūsies pareizi, ka man nebūs jāsāk domāt kaut kas, ka man nav pareizi sanācis un tā. Bet man, paldies Dievam, veiksmīgi viss ir izdevies. Laila, tu esi malacis. Tātad, šie 2 adījumi ir smalki, ja šeit ir arī 700 metri laikam bija, vai 800 metri. Tā man te nav uzlīmēts, bet es no galvas, bet arī tuvu tam arī, jā. Viņš tāds ķēdīšu veidīgs pavadiens, kā varat redzēt, 2,75 adatas, jā. Tā kā nekas tur šausmīgi ātri neiet uz priekšu, un tagad man stāvam būs pēc roku atdalīšanas, man stāvam ir 432 valdziņi. Jā, 432 valdziņi, tā kā varat iedomāties. Tā, tad, ko es rādīju pašās aprīļa
pirmās puses dienas grāmatā, kad es esmu no šīs dzīves gribu adīt šāli, es te atrādīju, un, man te ir papīrs, laikam ir man tas oriģinālais no Kolnas, kad es pārtinu. Kūciņā man ir palicies, es taču pareizi, es esmu ielikusi, jā, kur man ir. Es jau gāju te meklēt internetu veiklā, jo nebija pārliecināta, vai es pareizi atceros. Kā es tā aizmirsu, ka es biju ielikusi, nepārbaudīju. Jā. Nu jā, metrāža gan te nav rakstīta. Te ir tāds, tā, Skotlanda, tā viņš, tā ir asums, kur lai es lieku viņš, tā, Skotlanda. Tur arī ir 700 metrus, 100 gramiem krāsa, bet tai veikalā šīs krāsas vairs nav. Tas ir tvīts tāds merino, 100% merino, ar tādiem zaļi brūniem tādiem lāsumiņiem, bet viņa nav tik dzeltena, viņa tāda vairāk ir dzeltena zaļa. Viņa ir gaišāka, viņa nav tik koši dzeltena, viņa tāda blāvāka dzeltena ar zaļu piesitienu. Nu, lūk, un es tai dienas grāmatā aprīļa pirmā pusē teicu, ka es tur vai no Pinterestā, vai Rovanā, vai nu, jā, pameklēšu šāli, kādu ideju. Un es atradu Rovanā, man iepatikās šī te šālīte, Bonaire, Līza Richardsone, jā, ir dizainere. Es iegādājos aprakstu, nu viņai tur ir cita dzija rupjākā, un man ir 138, man tagad atmiņa neviļ, 138, man ir vēl viena kūciņa, bišķi lielāka par šo, es viņu vienkārši nepaņēmu līdz no skapja šobrīd. Bet kopā man ir šī dzija 138, tas ir kaut kur tūp pie 1000 metriem. Es domāju, ka man vajadzētu, es ar kaut kādu 3 mm adatām viņu attīšu noteikti, jo šālē jau nav jābūt tik ļoti blīvai. Te ir aprakstīņš tā, šitien viņa tiek adīta tā, es tūlīt varu pateikt. Arī viņa ar 3 adatām, tā, un kas ta viņai ir? Viņa ir kaut uz 100 gramu, nesapratu gan tagad viņas to metrāžu. Es mājaslapā baigi, kad biju tā Rovana mājaslapā nepievērs uzmanību. Bet šitien dzija ir rakstīts, es varu parādīt, kā te rakstīts, kāda dzija, jā. Nu, tie, kas saprot, tad lai arī izdomā, kas tas varētu būt. Es nezinu, 10 x 50 gramu metru. Kā tas ir domāts, es nezinu. Te ir, jā, te nav īsti, es nesaprotu, cik kāda dzīviņa tur domāt ir. Bet, nu tādi, jā, te pinītēm caurumiņiem, krustotie valciņi, labi skrēliski, nu lūk, tāds. Tā kā tas ir tas, kas man aprīlī būtu ieplānots adījumos. Saistībā ar izšūšanu aprīļu 2. pusē, ja tas 3. 4. nedēļā, man ir arī, nu, virzīšu tos pašus darbus, kas ir man bijuši aprīļa 1. pusē. Es ceru, ka man izdosies nobeigt šo te trusīti džeku. Un te šobrīd ir tā, kā ir. Es te nevienu krustiņu kopš aprīļa 1. puses dienas grāmatas neesmu izšuvu. Izšuvu gan, samelojos. Es te izšuvu šo te astes daļu, tad nebija tā astes daļa man. Un te iesāku vakarā pēc tam tās dienas grāmatas nofilmēšanas šito te daļiņu izšuvu. Un šo te astīti smuko uztaisju un dupsi balto viņam. Tā kā to es esmu te izšuvusi, tas tā kā ir nācis klāt, jā. Te diedziņa DMC izšuju esusi, ja tie, kas arī skatās pirmo reizi, uz 36. kaunta Edinburgas lins, tas ir lins.
viņš ir krāsots, protams, viņš varētu būt, kad arī vairs nav 3,8, bet mazāks, jo man uz kaut kā 3,8 varētu varbūt vilkt. Lai gan es uz 3,8 nekad neesmu neko izšūs, bet nu tā, pēc tā kā gudri cilvēki izšūšanā runā, tad pēc krāsošanas tas audums samazinās tais kanvas lielumā, tā kā viņš varētu būt, kad varbūt viņš arī tiek pārdots jau. Viņš bija kaut kāds tur 3,4 un pēc krāsošanas ir samazinājies, un viņi tagad pārdod, ka 3,8 tas jau arī būtu, es to nezinu, kā to ražotāji to pēc kādiem principiem to izmēri ir. Nu, un tad, protams, arī otrs ir šis te Dimension, mans darbiņš uz nobeigumu paņemtais, kad dienas ir palikušas mums garāks, ņemot vērā šo tumšo kanvu, ko es ziemas mēnešos nespēju šūt, un es viņu te ne pirmo gadu arī cenšos izšūt, un man viņš pārāk veiksmīgi nav gājis uz priekšu, jo man to audumu krāsu ir sarežģīti sarunāt. Nu, lūk, un tā vide ir apstākļi izšūšanai. Šobrīd ir šāds, es te kopš aprīļa pirmās puses dienas grāmatas filmēšanas nevienu valciņu neesmu pielikusi, tā kā faktiski arī tas, kas man bija, arī tad ies uz priekšu. Nē, laikam šito es nebiju vēl izšūsi. Jā, nebiju. Tas tagad viss tad man būs, kas būs tur aprīļa 2 nedēļās. Tad tā es tagad vilkšu ārā, lai es neņēmu no rāmja. Ne, rāms ir, bet nenoņēmu no statīva, nenoskrūvēju. Tā, nu, un es jau tur aprīlī teicu, kad pirmajā pusē, kad pirkums man tā kā aprīlim ir ierobežota, palikušas finanses, tas, ko es atļaujos tērēt, bet man tā kā būtu izšūšanai nepieciešama lieta. Un arī aprīļa pirmā pusē, kad runāju par saviem plāniem, es teicu, ka es gribu izšūt šo te gotiņu Klāru no Jim Shore Mill Hill zīmola. Jā, Clarissa, jā, nu Klāra, jā. Lūk, te ir pērlīšu un dimsī diegi, komplektā nāk perforētais papīrs, uz kura izšuju. Un man ir, es jau esmu vairāk kad pārīt izšūšu no Mill Hill, un man vienmēr ir problēma ar šī te perforētā papīra, kā teikt, ka es viņu turu rokās, nekādos, nu, to papīru nekādā, teiksim, izšūšanas rāmītu neieliksi, ja viņš, kā teikt, sabojāsies. Viņš nav tik liels, arī man tā kā, nu, jā, problēmas. Un protams, tā izšūšanas gadgetos jau kādu ne pirmo gadu es esmu redzējusi, kad tās izšuvējas, kas, kā teikt, aizrautīgas Mill Hill šuvējas ir. Es atvainojos, ka es te čubiņos, bet no veikala, kā teikt, man svaigi atnācis, es nopirku tomēr, lai man būtu, ja un es tāpēc arī tais pirmās 2 nedēļās nesāku, jo es sapratu, ka man atkal tas papīrs būs jātur, un kad man būs, nu, tas deformēsies, tas stūrīts, un man to negribējās. Un es arī YouTube'ā, skatoties YouTube izšuvējas, es iepazinu, ka ir šādi te uz magnētiem veidots izšūšanas rāmīts, kur var to perforēto papīru ielikt un tad te vidū šūt. Viņš ir uz magnētiņiem, tā, viņi tagad Dievs to dabūt, lūk, šādiem te magnētiņiem. Viņš ir, ieliek to perforēto papīru vidū, un es gan neesmu mēģinājis, netaisīju vaļā. Nu, varam, par cik jau es viņu šūšu, tagad man ir tas rāmīts atnācis izšūšanas, var jau pamēģināt arī te, kā teikt, dzīvajā viņu ielikt tā. Kur viņš man te ir? Tā. Vienīgi es tos izmērs, vispār tur bija 15 x 15, tagad man ir interesanti. Viņš jau šķiet, es cerēju, ka tas iekšējais rāms, bet tur tā nebija ne ārējais, ne iekšējais atsevišķi, un tagad kā atnācis arī pētīja, bet es nenomērīju. Nu jā, viņš ir ārmalās, bet iekšējais ir 10 sanāk. Tad man vajadzēja bišķiņ citu izmēru. Nu labi, iztikšu ar šo, gan jau es tikšu galā. Ai, tā. Viņš diezgan stingri turās. Jā, viņš tā. Es gan nezinu, cik tas izšūšanas lauks aizņems. Nu lūk. Jā. Tad es te ielikšu to papīru, te vidus būs, te es sākšu no vidus un
man būs ērtāk turēt, es viņu varēšu pat arī, man ir tas nurges, kur var turēt to izšujamo rāmi, statīvs, tas arī viņu var ielikt tajā rāmī un izšūt ar abām rokām. Arī tas man ļoti ērti būs tad. Tālūk, tas ir šāds te pārdevējs, kur te varētu būt redzams. Re, kur ir viņu zīmols. Es atstāšu aprakstā, kur es viņu pirku, caur kurienu. Tālūk. Ja kādam interesi. Nu, protams, vienu rāmis nešuju, un šis ir nopirku vēl vienu izšūšanas komplektu, kas man stāvēja arī tā kā vēlņu sarakstā jau kādu laiciņu. Es nezinu, vai tā ir sērija, bet ir vēl tur pāris tādi līdzīgi izmēra darbi. Izšūšanas, tur ir lapsa vai pūce, vai kaut kāds trusis, tur kaut kāds garausis tāds arī kaut kur līdzīgi tādā stilā tādā. Un man gribās, teiksim, rudenī, te ir fazāns tāds. Man gribās viņu uz guldas dekoratīvos spilvenos palēnām. Te es tā paskatījos, tās izšūšanas darbi nemaz tik lieli. Es te nevarēju atrast, cik te gatavais darbs ir liels. Lūk, te ir diedziņi, bet te nav visi redzami. Nu, labi, es viņu neesmu vērusi, bet pat cik lai es pateiktu, tā arī tas kandu parādītu, tā. Varu jau izvilkt, tikai tad ir jāpaciešās, jo būs tā kaut čaukstēšana. Tā, jo tas maisiņš tāds. Tālūk. Tā, kas tam, te ne, tur ir kaut kur QR kods, kas iet uz elektronisko schēmu, to gan es tā kā nevaru rādīt. Tā, te ir vēl papildus nāk trešā, ko es neredzēju. Šie te diedziņi, te tas diegu daudzums nav liels, te uzstīte burtiski caurspītas, šitai vēl te ir, bet te piemēram, šitās krāsas, tie diedziņi vispār te tāds, nu, laikam nav daudz viņi nekur vajadzīgi, nu, pareizi, jā, priekš kam liek uz diegus, pēc tam tad jādomā, vai viņi tev kādreiz noderēs kaut kur vai nē. Tā, lūk, ir 3 tāds diegu paletītes, te ir cik tā, te ir 24 krāsas diegs te ir, jā. Tā, tad te nāk šāds, nē, papīra schēma, te arī izrādās, tas laikam vēl agrāk ražotais, jo Mareikai tagad nāk tikai elektroniskās jaunajos. Tā, te ir arī šāds te lina audums, tā nāk līdz tāds tonis, diezgan tā precīzi pārraida. Tā, re, kur ir reklāma, kas viņam vēl ir šai sērijā, tā tūlītās es varu parādīt. Te ir ielikuši viņu bukletus, tā, tad man ir šis te fazāns, bet ir vēl tur tāds trusis. Tāds trusis vēl ir, jā, te tā kā vairāk izskatās tās šūšanas lietas. Tā, nu, te tas QR kods ir, to es nevaru rādīt, kur man, viņš bija virslapa, šitā bija virslapa, jā, tai iepakojumam, te tas virslapa bija, ko es pirmīt rādīju, trusis. Tad viņi te vēl reklamē šādu te skaistu tulpi, un tāda dāmīte tāda ar gaili, nacionālā tērpā. Dživčina. Tā, te ir QR kods. Viņiem ir tas fantastiķis, tai Mareikai, kur var arī tās schēmas dabūt caur to QR kodu, kas te apakšā ir. Tad es to fantastiķi esmu ielādējis sev telefonā. Tur arī, ja kāds interesēs par izšūšanu, es nekad ar elektroniskām schēmām neesmu šūs, man tur ir, bet es tā kā vairāk ar papīru esmu līdz šim izšūs. Es nezinu, vai tas klausoties internetā izšuvējis, nu viss tur viena lielākā daļa saka, ka esot ērtāk. Bet es par cik gadžetos datorā skatos darbā caurām dienām, tad man, nu tā kā tāda baigā vēlme vēl arī vakarā mājās skatīties, telefonā nav vēlme vai planšetē.
Bet tur ir bezmaksas arī schēmas pieejams, ja kāds grib varbūt izšūt sākt, tad tur var pamēģināt caur šeieni, tad arī vai tas vispār liekas ir interesanti aizraujoši, jā, tas, tāds legāls schēmas tur var dabūt bezmaksas. Tālūk es varu pateikt. Un nāk arī tas laikam ir tāds 19. gada izdevums, jā, tad viņiem vēl nebija, viņi tas ir laikam pagājuši gadu 25. gadā vai 24. sāka bez schēmām. Tā, te ir visur, kur viņi ir sociālos tīklos, visos te parādās tā. Kas te viņiem ir? Izšuja viss ir izšuvums Krušdūrienā. Kur te redzams, visi divos diegos tiek izšūts. Kas te mums te vēl ir? Ir divi dūrieni, ir simboli, ir ar jauktajām krāsām, būs no katra un tad ir atpakaļ dūrieni, jā, ir. Atpakaļ dūrieni arī ir krāsas ir izdalīts, jā. Un lūk, un šeit ir ļoti labi schēma, te ir, piemēram, šeit ir schēma, kur ir ar atpakaļ dūrienu, un otrā pusē ir schēma bez atpakaļ dūriena. Ja? Tā kā faktiski, jā, tu vari izšūt pēc tam, un ja tu esi te aizkrāsojis, piemēram, tad tu vari atgriezt uz otru pusi un izšūt jau pēc tur, kur tev tu atpakaļ dūrienu vajag. Jā, tas ir ļoti labi. Tā kā, jā, 19. gadā. Un dizainere, šī te skaistuļa fazāna dizainere ir Romanovska. Bet kanva te nav rakstīta. Tas ir kaut kāds līns, bet es nevaru saprast. Es te arī neatradu. Aidas. Jā, bet kāda mulinē diegi. Dīmsī diegi, tie būs cvaigarti. Jā, bet kāds cvaigarti. Audums ir izmantots, nezinu, es taustu. Un adatiņa arī te nāk līdzi, bet uz taustu es nepateikšu uz skatienu, es neesmu tik zinoša, lai novērtētu tā. Bet, protams, arī viņa tāda pasmalka, es gribu pateikt. Viņa kaut kāda 3/2 arī varētu būt. Tur varētu paskaitīt, cik ir tie diedziņi 1 centimetrā, un tad tur var pēc tā arī noteikt to kanvas lielumu. Tā, lūk, tie ir mani pirkumi, kas ir iegājuši man arī budžetā maijā. Tā kā nezinu, ko es tur maijā vai vispār kaut ko pirkšu. Kā teorijā man šobrīd neko, man vajag, bet vai man tas sanāks, es nezinu. Man jāpaskatās, cik maksā, ja ne, tad es tur pirku, man nākošie būs tikai jūnijā. Vai tad es pielikšu atlikušo maija daļu, jo šobrīd es iebraucu maija budžetā. Un tad es maija atlikušo naudu pārnesīšu uz jūniju, un tur man tad vajag jau rudens, tas tuvosies straujiem soļiem, man vajag priekš rudens dekora, man vajag nopirkt, un man tur jāsūta, bet es tur no ārzemēm, un tad man gribās arī, vienu mantu nesūtīšu. Tad līdz ar to tad man vajag, lai man tas sūtījums kaut cik ir tāds, nav tik sāpīgs. Tālūk, ņemot vērā, kad arī globālos notikumus, kad, jā, tas, diemžēl, arī cenas pieliek transportam. Tā kā tālūk. Labi, tas ir tas, ko es gribu. Nē, šito es noteikti nešūšu, un aprīlē es viņu nopirku, es tikai atrādīju viņu. Tālūk, tad liksim nost visu šo skaistumu. Klāriņa man ies aprīļa plānos. Cerēsim, ka man viņu ļoti gribas sākt, bet saka, es atturējos arī tikai sākt, bet man arī nebija laika tais pirmajās 2 nedēļās. Tad man šobrīd gribas viņu, jā, izmēģināt man jauno rāmīti. Labi, paldies, tiekamies vēlāk. Šodien ir 18. aprīlis, un esmu nolēmusi, rokas nezēju par cik atnāca tas izšūšanas rāms, sākt izmēģināt, kā tad ir uz tādu strādāt, un darbiņš, kuru, es arī faktiski arī gribēju izšūt, sākt aprīlī šo te gotiņu klāru no Jimshore zīmola ražotā. Faktiski te jau izšūt, bet šeit saulīte atspīd. Jāsaka,
vairāk jau, jā, tāds. Nu, lūk, tas ir tas izšuvums, kas te nāk, te šī te, tā, kur man nāk kaut kāds rādāmais kociņš, kas man te varētu būt piemērots, paņemsim ārdītāji. Šī te podziņa, tā ir podziņa, tas nav izšuvums, tā ir tāda keramiska podziņa, kur mums te ražotājs saka, ka viņa nav pieejama. Viņas vairs neražo, tas kādreiz viņiem bija paši ražoja tādas, nu tādas tā kā handmade, tādas keramikas podziņas, tagad viņi liek komplektos plasmas pogas, bet es nezinu, vai viņi vispār šos dizainus varbūt atlikums kaut kāds tirgo, jo viņi ļoti ret, kad nonāk jaunā tirzniecībā, jā, tur no rokām varbūt viņas var nopirkt. Tā, cik es saprotu, man tāds aizdoms ir pareizāk sakot. Tā, kas tad ir šai komplektā? Tā, šai te komplektā ir schēma, te viss ir, diegi nav, kā teikt, nekur tā uzlikt uz kaut kādiem organizatoriem, tev pašam tas viņi tādi sagriezti, salikti kopā, un tev pašam pēc šīm krāsām ir. Nu, man te ir kaut kāda daļa, man te pašai ir jau to diegu krājumos, sīkie izšujamie diegi, tad man tā kā teikt, daļojas tā viegli, bez problēmām, pēc tiem simboliem saliku izšuju 3 diegos pēc krustiņa, pēc schēmas, ir 3 krāsu atpakaļdūrieni un ir 6 krāsu pērlītes nāk klāt. Te instrukcijā tad parāda, kā izšuja gan krustiņas, gan atpakaļdūrienes, kā piešuja pērlīte ar puskrustiem, krustiņiem, nu, un cita noderīga informācija te ir. Un ir šāda te schēma te ir, jā, pēc kuras es arī tad šūšu. Tā, te nāk, es jau tos diedziņus saliku šādā te veidā, uz tāda kaut kāda tāda paralona veidīga tāda materiāla, te kur adatiņas te es varu iedot. Te diezgan daudz to krāsu, no tās katras krāsas te maksimums laikam bija kādai krāsai, bija kaut kāds 4. Jā, 4 ir, šai te krāsai ir 4, pārējā un zaļai 3 ir, un te ir arī 3, man tur, kur viens sarkanais ir palicis ārpus borta, nepieliku pie, tā, nu lūk, te ir 2, tā, cik tad te bija man 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 18 krāsas, jā, it kā tur izšuvums, tā zīmējuma nav tur pēc tā virslaps nekas daudz, bet tā to krāsu ir diezgan daudz, jā, tas tāds gaiši zils. Un tad ir šīs te 6 krāsas pērlītes katrā iepakojumā un nāk līdz ar izšujamās 2 adatiņas komplektā, viena pērlītēm, otra ir izšūšanai ar diegiem, te ir 3 un te ir tādi zaļietoņi, zelta un te tādi. Es patreiz negribu ņemt no maisiņa ārā, lai kaut kas neaizbēg. Tās es šūšu pēc tam, ka būs krustiņi pabeigti. Un atpakaļ dūrienu izšūt, tad es šūšu klāt pērlītes. Tagad pagaidām viņas ies atpakaļ pie iepakojumām. Tālūk, nu, un tad ir tas mans jaunais rāmīts, es jau te atradu vidu šeit, iezīmēju tā viegli, un tad no vidus likšu, man ir tā, kas var man tāds, tā, man ir tāds izšujamais. Es viņu tur zemāk nevaru nolaist. Te es viņu tagad tā ieskrūvēšu iekšā. Tā viņš tur liek gan iekšā, jā. Un tad viņš te turās. Es augstumu, cik man vajag, pieregulēju pati tā. Un tad izšuju. Tālūk. Labi, nu, mēģināšu, skatīšos, kā šo rāmu strādājas. Vai viennozīmīgi viņam jābūt labāk, jo rokās turēt šo te papīru plānu, un tad parasti šie te stūrīši man nolokās, un it kā jau viņi pēc tam ieiet tai rāmītī, kad tu noformē, kuru ielikt to gatavo darbiņu, viņš tā kā tas nav redzams, bet, nu, man pašai kaitina, ka tas arī nav vērti turēt tādu vārgu, man šķiet, ka es arī kaut kur viņu var saplēst, jo tas tomēr ir kaut papīrs, un tāpēc tā. Labi.
lai man veicas, kā teikt, tiekamies vēlāk. Nu, pēdējo to pieslēgumu es veicu, cik tagad ir mums? Tagad mums ir pulkstenis 12, nu, pirms kādām stundām 3 bija agrs rīts vēl, jā, kad es ierakstīju iepriekšējo pieslēgumu par šo darbu uzsākšanu, un 3 stundiņas esmu pastrādājusi, un lūk, kas man ir sanācis. Šobrīd arī beigšu. Uz šodien vismaz ar šo darbiņu. Man ir tātad vidus, tas man ir, te bija vidus kaut kur, tā vidus, tā radā, man tad parādīšu. Vidus man bija kaut kur, tā, kur es tagad rādu. Kaut kur te man tas vidus bija šitai vietā, no šejienes es sāku izšūt. Te ir visi krustiņi šai te rajonā ir izšūti, te atlikuši tikai aizšūt tās tukšās vietas, kas ir, es tā kā pievilkšu tuvāk, lai redzētu tās tukšās vietas. Tā, var te vēl pavilkt tuvāk. Tā. Lūk, tātad. Te gan tas fons ir tāds, to es pamēģināšu tā. Šiten ir te pērlīts nāks, te visur šitai te pērlis nāks, nu, un te visu arī vēl te vidiņā, un tā nāks iekšā pērlīts, tā viņš tāds būs vizuļojošs, jā, te, lūk, tā. Viņa ir. Krāsas, protams, atšķirās dabā no manas gotiņas, kas man sanāk. Šitas, nu jā, kā vienmēr arī tur fotografējot, laikam jau arī īsti to toņi. Es pat nezinu, cik man tur precīzi. Man šobrīd ir aizvilkt žalūziju, jo saules spiež virsū, un tad vispār neko nevarētu redzēt. Tālūk. Tās, kas man te ir sanācis pa 3 stundām. Par to rāmīti runājot, ļoti apmierināta esmu un raiti šujās, jo tad man sanāca viena roka, es viņu turēju, un ar otru, nu, labo, tad es tikai, nu, to adat man bija visu laiku tā kā no augšu, no apakšu jāvelk paši ar vienu roku. Tagad es varu ar abām rokām, tas, protams, tie krustiņi ar vienu roku izšujot, nebūtu sanākuši par šīm 3 stundām tik raiti daudz. Es krustiņus neskaitu, neesmu no tām izšuvējām, kas savos video stāstīs. Es tā vizuāli varu pateikt, ka man tur ir tik vai tik, ja nu šobrīd man tā grūti novērtēt, cik ir, nu jūs paši redzat, cik man te ir, un cik man te ir tas, kādam jābūt darbiņam, un cik man no tā šobrīd ir izšūts, ja tā novērtēt, nu nezinu, kaut kādu 1/8 varbūt daļa ir, jā. Jo es tos cipars nesaukšu, man nav tāda nodoma nekad to baigi darīt, jo es pat, kad klausos tos video, kur izšuvējis sauc tos cipars vai procentus, nu, es viņu pasaku un visu, es viņus tur galvā cenšos paturēt, man tāda baigā vajadzība nav, es tā vizuāli novērtēju, cik viņai bija šodien un cik viņa, kad rādīs nākošreiz, ja es tur atceros, jā. Jo es viņus diezgan daudz skatos, un vienmēr jau man arī sanāk paturēt prātā, cik tur kurai šuvēja, kas ir sanācis, jā. Lūk, ja kāds, jo es nezinu, pie mums jau Latvijā, protams, šie zīmoli nav nopērkami, ir jāsūt no ārzemēm. Tālākām vai tuvākām var nopirkt kaut kur Eiropā vai Amerikā. Kā jūs izšuiet, ja kāds izšuj šos te Mill Hill vai Jim Shore darbiņus, kā jūs izšuiet, varat padalīties komentāros, kā jums viņi principā patīk. Jo man tāda, nu tāda liekas tāda, nu jocīgi, nu kam man tāds, bet viņš tāds, nu tāds mīļš, viņš ir tām pērlītēm, viņš dabā, nu te tāds tas, nevar saprast, ne, viņš laikam ir īstais, jā, nav kompjūteru zīmējums, ir tā kā izskatās, ka īstais izšūms ir fotografēts. Man jau viņi tādi, man ir, šits man būs tagad, tā, man ir viens Helovīna, man ir suns. Otra, 3 man ir izšūti, jā, šis man būs 4. šī zīmola tāda tipa izšūms ar tām pērlītēm,
Viņi tādi visi tādi mīļi viņi tādi, tad primitīvi no vienas puses, bet tai pašā laikā tādi interesanti viņi tādi. Sezona man, piemēram, rudenim tur ir, Halloween laikam ir, tad tur man tas zīmātas suns, tas slēpēm ir, tāds, jā, tad es viņas te par sezonām te mainu, ja, šito es nezinu, viņš tāds, kā saka, uniseks, jā, tāds visiem dara, visiem gada laikiem, visām noskaņām pieder. Jā, es visi trīs man, tad, to aitiņu man nav vēl, bet, cerēsim, kad man tā aitiņa arī kaut kad nonāks manā rīcībā. Es te šodien, kad arī pirms sāku izšūt, es te atvēru to lapu, un te viena dāma tieši arī par to uzņēmumu, kas ražo tās podziņas meistari, viņa arī ir ārzemēs, viņa stāstīja, ka pie viņas tur rinda ir, tad man laikam, arī jau jāpasūta, lai, kad es viss trīs būs izšūsi, tad, lai tās es arī tās pogas varu, kā teikt, man būs jāgaida, kamēr viņi man uztaisīs viņas. Tas ir no tās, kā tie polimēri māliem, vai tas saucās pareizi, es varbūt kļūdos, es neesmu speciālists tajās lietās, bet cik es saprotu, kaut kā tam līdzīgi tas tiek gatavots. Labi, šobrīd Klāra gaida savu kārtu, kad es saku, viņai pieķeršos, dodamies dienas gaitā, lai jums jauka sestdiena, tiekamies vēlāk. Aprīlis pagājis nemanot, kā visi mēneši laikam viņš nav izņēmums. Un tāda ātra atskaita par to, kas tad ir man sanācis manās hobijos pieveikt šajās pēdējās 2 nedēļās. Daudz tas nav, bet tā. No adīšanas, no plecapģērbiem kleitai arī joprojām arī šajās 2 nedēļās neviens valciņš netika izadīts, tāpēc šeit viņu nerādīšu. Tā, jo biju nolēmusi virzīt uz nobeigumu finišu pēc iespējas, teiksim tā, vispirms džemperi, un tad es ķeršos klāt kleitai. 2 nedēļas es uzsāku, kad man bija te noņemti tātad piedurkņu valdziņi atdalīti un sākts adīt stāvs, te bija burtiski dažas rindiņas. Šobrīd es esmu līdz tam brīdim, kad man būtu jāsāk varbūt pat veidot jau lejas daļa, valnīšu daļa, bet man te ir kāda rinda vēl jānoada, un tad mērīšu un tad skatīšos. Tā kā tā, te nekas tāds nav, tie 400 pāri valdziņi, jā, ar 2,75 adatām, adās tā, kā teikt, kādās, lēnā garā. Lūk, tad ir tas, ko es pateicu, kad es tā kā nesteidzos, bet te darbā es atnesu no darba, lai parādītu to šalli, Rovanu šo te, iepakojums, tā, šo te šallīti ādu no Rovana dizaina. Arī cik jau te man sanāca pa pusdienu laiku, kad tas vējš pūš, nekur negribas ārā iet pastaigāties, tad es te šonedēļ, vai pēdējās 2 nedēļas laikam kaut vai, jā, 2 nedēļās, tad es arī tādu, te pēc tā apraksti tādu vienreiz tādu sviķelīts, un tad iet raksts. Man te pat nav viens raports 36 rindas, man te raksts ir kaut kāds 20 pāri rindiņas sadīts. Jā, protams, viņš šobrīd ir tāds, kāds ir, tāds nevisai, tāds varbūt interesants, bet pēc mazgāšanas tā dzīve atvērsies un būs pūkaina mīksta šallīta. Tā. Tas ir ar adīšanu, viss, vairāk neko citu man nav ko parādīt. Es saku, tas aprīlis bija tāds, man tāds mēnesis nevisai produktīvs hobijos. Izšūšana, šim te gotiņi ir izšūta, iesāku es izšūt tagad šo te rāmīti, man te pirmā strīpa ir nošūta, pērlīts vienīga gotiņai pašai nav, bet te viss ir izšūts pašam ķermenim. Tagad tas dekoratīvais rāmīts riņķī, tā kā jāizšu ir. Tālūk, tas ir tās trusītis džeks, trusītim džekam es esmu, ja nemaldos iepriekš, ka pieslēdzos, vai te man bija te aste bija jau, un ķermenis man tagad te ir papildināts un kāju, un man te jāpiepilda šī te daļa ir, un
un kā te redzams, jā, te ir, un otra kāja, un te tās vizbulītes arī vēl šīs te, tad, kas te ir, tā saules spiež virsū jau, protams, tā. Šī te daļa man tad vēl visa tā kā ir jānošo, ja, nu, teorētiski, šodien varbūt pat es pabeigšu, jo man vairs nav nekādi darbi paredzami, tādi, kas atņemtu manu laiku, es varu veltīt hobijiem, es ceru, ka man būs finišs šim darbam. Nu, un tas darbiņš, kas man tāds arī, kā teikt, ir bišķiņ pagājis uz priekšu, es te esmu pašosi šai te rajonā, pagājis uz augšu, te tātad viss tas, kas ir aizkrāsots ar dzelteno krāsu, to es šajās 2 nedēļās esmu te izšuvusi. Tas tad man te, tā kā te tas būtu, viņš tagad spiež virsū tā saule, es nenu, tā, tagad tā. Te ir šitai te rajonā, tas dzeltes šito te aizpildīju šo te logu, te es aizpildīju visu, kas man ir, un te kaut kur, jā, šito sānu tai būvēju, tā kā ēkai aizpildīju. Tagad ir jāiet uz augšu. Nē, man šis logs jāizpild, un tad atkal es iešu, tur būs jāgriež audums uz leju, būs jāpastumi. Nu, lūk, tas ir viss ar izšūšanu. Arī atskaite, kā teikt, izdarītā. Tā, ko tad es vēl? Kam? Nu, šis tāds bija sistemātisks, jo es gribēju patiešām, kā jau teicu, es gribēju pabeigt, un par cik grāmatzīme grāmatas virspusē, tad grāmata ir izlasīta veiksmīgi, un no viens puses man nav tiesība nevienam neko ieteikt, lasīt, ja mēs katrs, nu, mums tā savu, kā teikt, savus redzējumus uz daudzām lietām, un tas, kas mums patīk, nepatīk, tas ir stipri subjektīvs. Bet, ja man, teiksim, draudzene jautātu, zinot viņu, es viņai teiktu, jā, lasi. Ir pasaule, kuru mēs nepazīstam, iepazīt. Jā, man tāds divējāds sajūtas par šo pašu autoru, jo viņš raksta, nu tā kā vairāk, es tev pat teiktu, tā nav daļa, tas tāds dokumentāls stāsts, viņš ir uzrakstījis par savu dzīvi. Ja tas ir viss taisnība, ko viņš tur raksta, tad, nu, vienā cilvēkā dzīvo kriminālā pasaulē, jā, sadzīvo ar to cilvēcīgu, ar to labestību, ar došanu otram, jā, palīdzību. Nu, sarežģīta personība. Tā pašā laikā viņš arī nav ticis ar saviem dēmoniem galā, un tā viņš ir nokļūst uz tās kriminālās taks, jā. Un tā pašā laikā cilvēks ļoti, ļoti drošsirdīgs, ļoti labestīgs, aizstāv vājākos, jā. Bet daudzas lietas, jā, ir sevišķi tas Afganistānas posms, ko viņš apraksta. Tur ir joprojām šais 40 gadi, tas ir, jā, Afganistānas karš, padomju armija, viņš apraksta to laiku, jā, kad, nu, viņš tā kā tur nokļūst tā kā Modžahed pusē, un tās valstis Irāna, Pakistāna, jā, kuras joprojām arī mūsu šodienas aktuālajos ziņu mēdījos virsraksti ir par šīm valstīm, un arī tur bija viena tādu rinkopa par to, kas vispār ir karš, un kas iet karot. Es, protams, nekad neesmu nekad bijusi kara apstākļos, un Dievs dos, kad arī nekad nenokļūšu. Ne mūsu zemi nokļūst tādos apstākļos, bet tur bija viena tāda rinkopa, kas skatoties to, kas notiek Ukrainā šobrīd, kā agresoru valsts tur izturās, tad tur ļoti labi, un kā Ukraiņa aizstāvās, tad tur ļoti labi tā rinkopa to visu aprakstīja par to, kas ir karš. Tur nekāds romantikas nav. Grāmata liek nost, esmu izpildījis vismaz viena apņemšanās man ir izdarīta. Tā, nu, protams, arī bija pirkumi, bez dienas neiztiku. Jo koplasīšana gan beidzu, kopadīšana vēl turpinās. Cerams, ka pužu likšana
kopužļu likšana tāda nav. Kur man... Un 4. maijā sāksies man tāda kopīgi avantūra, viņi tur arī saucās. Es tur vairāk varbūt pastāstīšu maija sižetā, jo maija dienas grāmatās, bet tur jau iepriekš laicīgi iedeva materiāli, kādi nepieciešami ir, un man no tiem materiāliem diedziņi man lielākā daļa bija, bet man nebija šie te 5 krāsas mulinē diedziņi, un tā nepieciešams man bija šis te Kašel 28. kaunta lina izšrūšanas audums. Tur pēc tās atslēgas, tā projektiņa, tas ir nepieciešams. Tad es to iegādājos, lai es varētu 4. maijā sākt veiksmīgi izšūt to kopšūšanu. Tur es tad maijā tas būs, tad es arī vairāk ko izstāstīšu par to, kas tas ir. Un vakar man pēc staigāju pa veikaliem, meklēju, vai vispār pie mums kaut ko var dabūt. Man tur tāda nepieciešama lietiņa viena bija, un rokdarba veikalos meklēju, vai tādu vispār pie mums ir nopērkam. Un iegāju vienā no hobiju veikaliem, un tur viņi tirgo dimantu mozaikas, un šis te tā, es uzliekšu augšā šāda te zīmola ideika. Nezinu, kā viņu laikam ideja, ka pareizi būtu jāizsaka, bet neesmu pārliecināta. Dimantu mozaika. Savā pirmā dienas grāmatā es rādīju mozaiku, kas man bija izlikt arī ar melnu fonu balts pujeņs. Un šis ir kaut kas līdzīgs, tāds būs blakus man salikts, gatavā izmēra darbs 40x50. Te ir rāmis, tā kā es varbūt sākšu viņu likt, ja kāds nav nekad licis šo, te es parādīšu tuvāk, jā. Te ir tāds ir nāk instrukcija, kā te rīkojas, un te ir tie, tā man viņi vairs nevajadzēs, lai neapgāž neko. Te ir līdz tie dimantu mozaiki, te ir tie dimantiņu krāsas numuri, apzīmēji, un te tie paši dimantiņi ir tālūk. Te tāds iepakojums ir, un te tie rīki, ar ko strādā. Nu, lūk, tas ir man viss aprīlī. Ko lai es saku? Paldies, ka noskatījāties. Paldies par reakcijām. Tiekamies maijā. Lai jums veicas!